Vasarā mums taču nepatīk daudz laika pavadīt virtuvē. Tāpēc šodien jums parādīšu savus mīļos salātus, kurus taisu ļoti bieži, un tie neprasa daudz laika. Salātiem izmantoju Latvijā augušus zaļumus. Šie ir Latvijas ozolu lapu salāti, smaržīgi un svaigi, un arī Latvijā augušu rukolu. Tā ir daudz pikantāka nekā veikalos paciņās nopērkamā. Salātus vienkārši ņem un plucina lielā šķīvī. Šeit var izmantot jebkurus zaļos salātus. Viss, kas aug dārzā. Rukoli noteikti piedos pikantumu un labu garšu. Pie zaļajiem salātiem pievienoju čerī tomātiņus, gurķi, šalotas sīpoliņu. Kāpēc šalots? Tāpēc, ka tas ir maigāks, un šiem salātiem noteikti vairāk piestāv maigāka garša. Un krāsai pievienoju dzelteno papriku. Ja gurķi ir no pašas siltumnīcas, tad parasti tos nemizoju. Un ar šo te mizojamo nazīti gurķi griežu tādās garās strēmelēs. Un ticiet man, ja gurķis sagriezts garās strēmelēs, tas garšo daudz labāk nekā ripiņās. Pamēģiniet. Čerī tomātiņus sagriežu uz pusītēm. Šalotas sīpoli ļoti plānās ripiņās. Un sīpoli pievienoju pie salātiem. Tad vēl kādu ripu dzelteno papriku. Pievienoju zaļās olīvas bez kauliņiem. Var izmantot arī jebkuras citas olīvas, kuras pašiem labāk garšo. Un tad, manuprāt, šie salāti nav iedomājami bez dažādiem dīkstiem. Šajā gadījumā izmantošu ķīnas pupiņas un arī diedzētas lēcas. Lēcas un pupiņas lieliski aizstāja gaļu, jo, piemēram, es neēdu gaļu, tāpēc man ir svarīgi uzņemt visas nepieciešamās uzturvielas. Un nu ir laiks salātiem pievienot eļļu. Es izmantoju gan olīveļļu, to nedaudz pārslaku. Izmantošu arī kaņepju eļļu. Tā ir ļoti veselīga un tajā ir ļoti daudz omega augstskābes, kas ir ļoti nepieciešams. Un pievienoju arī balzāmetiķi. To nedaudz iemaisu, tā lai sajaucās eļļa un balzāmetiķis. Un pašās beigās pievienoju fetas sieru, kur esmu iemarinējusi olīveļļā kopā ar citronu, rozmarīnu, čili piparu un ķiploku. Šādu sieru jūs noteikti varat sagatavot un turēt leduskapī vismaz nedēļu, jo fetas sieram, atrodoties eļļā, nekas slikts notikt nevar. Un tad šo te sagriezto fetas sieru ar eļļiņu lieku pāri salātiem. Tas noteikti ir jādara pašās beigās, jo, ja fetas sieru pievienosiet sākumā, tad maisot tas izjuks. Un salātiem arī ļoti labi nodara eļļa, kurā ir marinējies fetas sieras. Un pašās beigās vēl salātiem pārberu lobītās kaņepju sēklas. Tas ir mans pēdējā laika atklājums. Ļoti ir iegaršojušās un tās ir arī ļoti veselīgas. Mani superātrie vasaras salāti ir gatavi. Tie lieliski derēs kopā ar apgrauzdētu maizīti. Lai jums labi garšo!